Labvakar, dārgie draugi! Sākam kārtējo pārskatu par karu Ukrainā. Šodien pastāstīšu jums par notikumiem brīvdienās. Diemžēl tie nav iepaši daudz ko iepriecinoši, kā arī iztaisīšu nelielu kopsilkumu par vispār izmaiņām, kas notika pagājušajā nedēļā. Bet galvenā ziņa, protams, atkal nāk no Avdijevkas, jo dienvidos izskatās tā, ka Krievijas armija izdevās pavirzīties uz priekšu. Bet cik tālu un kā tā situācija attīstīsies, tad pastāstīšu jums tālāk ziņojumā. Kā parasti pirmdienu sākam ar laika prognozi. Šoreiz, kā mēs redzam iepriekšējā nedēļā ar šīs nedēļas, pareizāk, to, ko mēs redzējām kā prognozi nedēļu atpakaļ un to, kas ir tagad, ir ļoti tuvu. Vienīgais, ka temperatūra būs mazliet siltāka nekā bija paredzēts iepriekšējās dienas, bet kopumā situācija nemainīsies. Un, ja mēs paskatāmies tās izmaiņas 2 nedēļu griezumā, tad temperatūra būs stabili zem nulles un visu laiku sniks. Kas nozīmē, protams, snikšana apgrūtina kaujas apstākļus, kaujas darbības vešanu, bet tā snikšana noteikti to neaptur. Tāpēc kaujas darbība turpināsies bez apstāšanās. Situācija pagājušajā nedēļā pa frontes zonām tagad ir 2 būtiskās izmaiņas. Pirmā, Krievija izdevās ieņemt Krahmaļne un Krievijas armija izdevās ieņemt Viseli. Tātad, jā, ir negatīvas izmaiņas, tad par to arī vēlāk pastāstīšu. Turpinām apšaudes. Ukrainas armija izcēlās ar diezgan masīvām apšaudēm, pie kam pamatā tās visas bija Krievijas teritorijā un uz lielām distancēm, kas nozīmē, ka Ukrainai ir parādījies jauns drons, kurš ir spējīgs lidot lielas distances un, kā mēs redzam, arī trāpīt mērķos. Tātad no apšaudēm nozīmīgākās bija Sanktpēterburgā pie Ust-Lugas, tad trāpīts ostas terminālā, bija arī apšaude Maskavai, bet tur drons izskatās, ka bija notriekts. Klinci trāpīts lielajā naftas bāzē, kura tad deg. Un Katovskā trāpīts mazliet uz šajā virzienā ir trāpīts pulvera rūpnīcā ražošanas. Un arī tuvākā attālumā arī bija apšaude Tulā ir trāpīts rūpnīcā, kas piedalās pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanā, kā arī droni uzbruka Smaļenskas, Ariol un arī Tulas reģionos. Vēl viena lieta, kura noteikti jāmin, ir nedaudz pacēlies ūdens līmenis šajā zonā pie Hersonas. Tas attiecīgi tas ledus, kas viss bija sasalis gan Dņeprā, gan tajās mazās upītēs, tagad ir atbrīvojies, kas ļauj ukraiņiem pārvietot rezerves un tad papildināt spēkus otrajā Dņepras krastā. Tas iespējams ir saistīts ar to, ka Ukrainas pusē ir atvērusi slūžas, vai nu pie Dņipra, vai nu pie Kriminčuka, kad attiecīgi tas arī pacēla ūdens līmeni. Krievijas apšaudes nebija nekas liels. Mēs redzam, tas ir apšaude pa 20. datumu. Diemžēl neatradu oficiālā mājaslapā tādu pašu pa 21. Redziet, 4 no 7 droniem un ir atzīmēti uzbrukumi Čerkasi, Hmeļņickai, Mikolaivai, Hersonai un Odesai. No Ukrainas puses bija apšaude Doņetskā. Ja šīs apšaudes es saprotu un viņas visas ir pareizas un tā arī ir jādara, tad apšaude Doņetskā es nesaprotu, jo diez vai tur bija kaut kāds militārais objekts, uz kuru vajadzēja tērēt tās raķetes, kuru Ukrainas armija, un tā ir ļoti maz. Hersonas virziens šeit pie Krinkām drīzāk turpinās savstarpējās apšaudes, nevis kaut kādi uzbrukumi. Krievijas puse pielieto TOS-1 sistēmu, kas nozīmē, ka artilērijas sistēmas nav spējīgas viņa uz to iedarboties, un Krievijas puse uzskata, ka viņi droši var pietuvoties pie frontes līnijā un veikt šādu uzbrukumu. Ukraiņiem bija viens pozitīvs moments. Šitien tās nosaukums ir maza dāvana Moisejam. Moisejs tas ir viens no ļoti veiksmīgiem Krievijas armijas dronu operatoriem. Un tad Ukrainas puse atrada viņa atrašanās vietu
un tad iedeva pa to triecienu. Sākotnēji tika ziņots, ka viņš ir iznīcināts, pēc tam parādījās dažāda cita operācija. Jebkurā gadījumā tuvākā laikā viņš Ukrainas armiju netraucēs. Situācija pašos Krinkās bez izmaiņām. Krinki ir pelēkajā zonā. Ukrainas armija visdrīzāk ir koncentrēta kaut kur šajā te rajonā un tiek lēsts, ka viņu ir mazāk nekā viena rota, 80, iespējams, ka vēl mazāk cilvēku. Bet pozitīvais ir tas, ka sakarā ar to, ka Dņepra tagad ir brīva priekš maziem kuģīšiem un tie mazām laivām un tās var mierīgi pārvietoties, tad mēs redzam, ka arī Ukrainas puse intensificē darbības, lai tad attiecīgi pastiprinātu savu placdarmu pāri upei. Zaporožija virzienā negaidīti atvērās trešā kaujas darbības zona, bet sākam kā parasti Rabotiņe Verbava virziens, šeit bez izmaiņām. Vienīgais arī šeit tiek ziņots, ka Krievijas puse pielieto TOS-1 sistēmu pie Rabotiņe. Absolūti negaidīti bija Krievijas armijas uzbrukums pie Uražaine un tikpat, principā, ja jau bija uzbrukums, būs arī pretuzbrukums. Ukrainas puses darbība pret to. Vuhļidaras apšaude, un tad jauna lieta, ko mēs tagad redzam. Mēs redzam, ka Krievijas puse tagad vairāk fokusēs nevis uz Novomihailovkas, kaut vai Novomihailovka arī paliek viņu mērķis, bet mēs redzam viņu diezgan akcentētu uzbrukumu uz Vaģāne virzienā un mēģinām pārgriezt šo te ceļu kas iet caur Pabiedu uz Vuhļidaru. Un šeit tika atzīmēta masīva Krievijas artilērijas darbība starp Vaģāne un Jelizavetivku. Kāpēc? Es domāju, ka visdrīzāk tādēļ, ka tur tika atklāta Ukrainas armijas artilērijas grupa, pa kuru tad arī Krievijas Lancet droni un artilērija attiecīgi arī darbojās. Jā, pie Uražaine, kas notika? Pie Uražaine negaidīts, būsim godīgi, pret uzbrukums no Krievijas armijas puses. Viņiem izdevās pabīdīties uz priekšu šitā te un ātrs pretuzbrukums no Ukrainas armijas, kas tad galveno pozīciju, kuru vajadzēja dabūt atpakaļ, arī šeit ir dabūjis. Tātad, šeit mēs redzam, ka Ukrainas spēkiem pietiekoši daudz vienību, pietiekoši daudz spēju, un es paredzu, ka nekas šeit būtiski nemainīsies, jo Ukraiņi ir spējīgi, ja viņi zaudē pozīcijas, ir spējīgi tās ļoti ātri atgūt un tad atjaunot pozīcijas. Diemžēl to nevar pateikt par Avdijevku. Avdijevkā, jūs redzat, situācija ir pasliktinājusies. Un sākam ar apšaudēm. Tad FAB apšaudes. Tad 17. un 18. janvārī ir saskaistīts, ka bija aptuveni 100 FAB 500 trāpījumi pa 50 katru dienu. Nenormāli, es vispār nesaprotu, kas no Avdijevkas vēl ir palicis, bet ļoti spēcīga bombardēšana un diemžēl mēs redzam, ka uzbrukumi ir visur un Ņiveļski, Pirvamaiski, Avdijevkas dienvidi un Avdijevkas austrumi, kur ir apstiprinātas Krievijas armijas virzības uz priekšu, un ir vēl vairāki rajoni, kur ir informācija par to, ka iespējams viņi ir pavirzījušies uz priekšu, bet nav geolokācijas un nav video, kas to apstiprina. Ukrainas armija mēģināja veikt pretuzbrukumu pie Stjepave atkal, bet tur situācija pagaidām paliek viss pelēkajā zonā. Tāda izmaiņas. Pirmā ir Ņiveļski. Atceraties, šī bija tā pozīcija, kas bija ieņemta iepriekš, tad tagad arī neliela virzība uz priekšu tuvāk pie Ņiveļski. Tas pats arī ar Pirvamaiski. Jā, tad visi centieni aplenkt Ukrainas spēkus šeit izgāzušies. Tagad Krievijas armija metodiski virzās vienkārši uz priekšu, tāpat kā viņa to darīja arī iepriekš. Situācija Severni Toņinki virzienā, bet šoreiz tas uzbrukums iet uz 9. kvartālu, un tad ir informācija, ka iespējams Krievijas armija aizgāja tik tālu. Te bija viens spēcīgs Ukrainas armijas aizsardzības rajons, un ir ziņojumi, ka tas ir ieņemts. Un parādās informācija par to, ka jau 3 dienas pēc kārtas, ka kaujas notiek pie Komunaļna un 9. kvartāla ielu krustojuma. Bet, protams, nav nekādas geolokācijas un nav nekādu apstiprinājumu par to. Tāpēc atstājam gan šo zonu pelēkajā zonā, gan šito te vietu.
jo visdrīzāk šeit ir nevis kaut kādas lielas vienības, bet kaut kāda spēcināta grupa, kura izdevās nokļūt līdz daudzstāvu ēkām un nostiprināties vienā no ēkām. Bet viss tas varētu būt arī vienkārši informatīvā kara darbības sastāvdaļa. Dienvidos, diemžēl, situācija ir slikta. Mēs redzam, vienā dienā Krievijas armija iedevās ieņemt šo te lielo aizsardzības rajonu un pavirzīties uz priekšu uz Carskajā Hota. Nākošajā dienā viņi ieņēma šo rajonu un ieņēma Carskajā Hota. Un tagad mēs redzam, ka viņi ir aizgājuši jau tik tālu. Viņi virzās uz priekšu pa Saborna un te otrā līnija ir Sparcivnā. Un tad arī tas ir apstiprinājies, jo ir video ar ukraiņu dronu triecieniem šeit, kas nozīmē, ka te atrodas Krievijas armija. Un tad ir informācija par to, ka, protams, viņi turpina virzīties uz priekšu. Un kaujas notiek arī tālāk pie pašas Saborna ielas beigām. Vēl viens neapstiprinātais ziņojums par iespējamo virzību un kaujām šajā rajonā, bet te nav sarunas ne par kādu virzību uz priekšu. Toties vēl viena vieta, kur arī ir tāda kara migla, ir Kolosova un Ļevančevskava ielu krustojums, par kuru arī tiek runāts, ka te notiek kaujas, bet tas automātiski nozīmē, ka kaut kur arī šajā rajonā Krievijas armija bija jāpavirzās uz priekšu, un nekādas informācijas par to nav. Viena apstiprināta informācija bija ļoti daudz diskusijas par to, ka filtrācijas stacija ir ieņemta. Tā kā šeit mēs redzam Krievijas dronu triecienu tieši pa šo te staciju, tas vēlreiz mums apstiprina to, ka filtrācijas stacija ir Ukrainas armijas rokās. Bet tagad par dienvidiem, dienvidos, tātad, kas, diemžēl, šeit ir negatīva situācija. Pirmā, tad šī ir tā, ja jūs atceraties, ar zilo krāsu ir parādītas tās aizsardzības līnijas, kuras bija 14. gadā, un te katra šī iela bija aizsardzības, katrā šī iela bija Ukrainas armijas aizsardzības pozīcija. Kā jūs redzat, viņu šeit ir daudz, un, diemžēl, vienā triecienā Krievijas armija izdevās to visu ieņemt. Nākošajā dienā viņi ieņēma šo te rajonu, kas saucās Skatavata, un arī Carskoja Hotu, un, kā es jau teicu, tagad viņi virzās pa Sabornē un pa gan Sabornē, gan Sparcivnē ielām uz priekšu. Arī ziemeļos, diemžēl, ir virzība uz priekšu. Apstiprināta virzība ir šeit, no Kamjankas uz ezeru, un tad ir informācija par to, ka kaujas notiek šeit gar šo te ceļu. Un tad mums nav informācijas par to, kas noticis šeit, bet visdrīzāk arī šeit pēc kāda laika apstiprinājusies fakts, ka arī te, diemžēl, Krievijas armija izdevās kaut kur pavirzīties uz priekšu. Precizēsim to lietu un redzēsim, un tad rīt jums pastāstīšu par izmaiņām. Pie Klišejevkas atsākās kaujas gan Bahdaņivku un virzienā uz Časivjaru, kā arī, diemžēl, apstiprinājās informācija par pozīcijas ieņemšanu uz dienvidiem no Klišejevkas. Tas izskatās mazliet savādāk nekā bija rādīts iepriekš, tad šī teritorija aptuveni tika ieņemta. Un nav apstiprinātas informācijas par to, kas notiek šeit, jo te arī Krievijas armija turpina virzīties uz priekšu. Tad pirmais lielais zaudējums Visēļe, un tas ir Sieverskas virziens, ko mēs šeit redzam. Bahdaņivkas uzbrukumu piesedz Krievijas artilērija ar apšaudēm Grigorjevkai un Arehova-Vasiljevkai. Diemžēl krita Visēļe, sīkāk pastāstīšu nākošajā slaidā. Ir informācija par to, ka Krievijas armija turpina virzīties uz Vijemku, un arī viņiem ir neliela panākumi pie Bielogorjevkas. Un tad viņi arī parādījās jaunais uzbrukuma virziens šiten te, piedodiet, kļūdījos, šiten te gar upi, jo viņi tādā veidā mēģina nogriezt Bielogorjevku no viņu apgādes ceļa, kas sanāk caur Serebrjanku un Grigorjevku. Kas notika pie Visēļe? Tātad Visēļe Ukrainas armija aizsargājās šeit, Krievijas armija izdevās ieņemt šo te pozīciju šiten, un šitie te kalni arī viņiem piederēja, un tad viņiem bija visu laiku kontrole par šo vietu, un tagad virzoties pa dzelzceļu, viņiem izdevās ieņemt arī šo te augstieni, un tad viņi turpina virzību šeit.
Un kas notika? Tad visdrīzāk notika uzbrukums no dažādiem virzieniem Ukrainas armijas pozīcijām pie Viseļa. Viņi saprata, ka noturēt pozīcijas viņi nevarēs, un viņiem nācās atkāpties kaut kur aptuveni uz šejieni. Jo kāpēc? Te ir augstiene, te ir mežiņš, un te viņi var aizķerties. Nekur citur nav tādas aizsardzības pozīcijas, kur viņi varētu aizķerties. Nu, un tieši tādēļ, tā paša iemesla dēļ, Krievijas armija ieņemot Viseļi, apstājās un pārgrupējās, jo arī viņiem nav nevienas pozīcijas, kur viņi var aizķerties. Vienīgā pozīcija, kur var aizķerties, ir šeit. Nu, tad attiecīgi visdrīzāk tas, ko mēs redzēsim kombinētu uzbrukumu no austrumiem un no dienvidiem. Otra iespēja, ko mēs redzēsim, Krievijas armija vienkārši konsolidēs savus ieguvumus pie Viseļa un mēģinās uzbrukt uz Razdoļivku, kura jau ir tepat netālu. Pie Bielogorivkas šī ir tā vieta, kur tad Krievijas armija izdevās pavirzīt uz priekšu. Te ir tāda kā parasti mašas mežiņš, aiz kura viņi aizķērās. Nu, un tad otra vieta, kur viņi uzbruk, viņi mēģina uzbrukt šajā te virzienā, un tad mēģina iegūt kontroli pār tādu nelielu dzīvojumu masīvu, kas atrodas šeit. Virziens uz Limanu šeit, kā parasti, bultu daudz, bet virzības uz priekšu nav. Ir apstiprinājums, tātad apšaude, Ukrainas armijas apšaude vienkārši parāda, ka jā, šo te rajonu kontrolē Krievijas armija. Un viena svarīga informācija par to. Brīvdienās šeit ir vislielākie personāla zaudējumi, kas nozīmē, virzības uz priekšu nav, bet kaujas šeit ir sīvas, ļoti smagas, jo, nu kas, ko nozīmē daudz zaudējumi? Nozīmē smagas kaujas. Kas nozīmē, neskatoties uz to, ka nav nekādu virzību uz priekšu un nav nekādas citas detalizētas informācijas par kaut ko ieņemto vai kaut ko atbrīvoto, bet kaujas zaudējumi ir lieli. Un tad pēdējais virziens mums ir Kupjanska, ko mēs redzam šeit. Mēs redzam šeit, diemžēl, te ir Krievijas armija izdevās ieņemt Krahmaļne, un neskatoties uz to, ka Ukrainas armija mēģināja veikt pretuzbrukumu, tas nevainagojās nekādos panākumos. Nu, un arī mēs redzējām, tad kaujas atjaunojas pie Siņķivkas. Nu, un tagad mēs redzam arī kā 52 helikopteri, jo tie tiek izmantoti diezgan masīvi šajā te virzienā, bet, nu, te Krievijas armija panākumu nav. Un ja mēs paskatāmies uz to lielo karti, uz kurieni tad šis te virziens, šis te uzbrukums varētu tikt virzīts, visdrīzāk viņš ir virzīts uz Siņkova Kruhļahivka rajonu. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir tilts pāri Oskolu upei, kuru Krievijas armija ir jāieņem. Nu, un tad situācija šeit ātri no Volodimirovkas, tātad Krievijas armija uzbruka diezgan platā frontē. Ieņēma pozīcijas, nākošajā dienā ieņēma Krahmaļne un tad pastiprināja savu virzību uz priekšu un izplēsās tālāk, ieņemot arī šo te, tas man liekas bija A6 ceļš, A7, piedodiet, ceļā daļu. Un tagad notiek kaujas pie Beriestave, tas jau ir paziņots, un nākošais mērķis viņiem noteikti būs Tabaivka. Vienlaicīgi, ja Krievijas armija turpinās virzīties gar ceļu, viņi apdraud Ukrainas pozīcijas pie Krislivkas un Kotļarīvkas. Nu, ko vajag darīt? Pirmkārt, primāri neļaut viņiem virzīties uz priekšu. Otrs, darīt to pašu, ko dara Ukrainas vienības pie Vilikas Novasiolkas. Iet prettriecienā un tad atgūt šīs pozīcijas. Jā, maz pozitīvu ziņu. Tā kā raidījums sanāk ilgs, es tad jums pastāstīšu rītdien sīkāk par to, kāpēc tā situācija bija pie Avdijevkas un kāpēc tas viss izvērsās negatīvi, kā arī pastāstīšu, kāpēc es kļūdījos jums stāstot par kauju starp Ukraiņu Bradley mašīnām un Krievu T-90 tanku. Nē, iznākums ir tāds pats, bet tā kā parādījās jauni video, kuri tad maina to visu informāciju, par ko es jums pastāstīju, un tad došu jums detaļas par šo kauju rīt. Jā, un tas šodien noslēdz manu ziņojumu. Galvenā vieta mums paliek vēl joprojām Avdijevka, vissmagākais punkts. Tur ir sarežģīta situācija,
Un tad Ukrainas armijai ir jāveic kaut kādi pasākumi, lai apturētu Krievijas armijas virzību uz priekšu. Jā, tas noslēdz man uz šodienas ziņojumu. Paldies par jūsu uzmanību un līdz rītam!